26. decembris, otrie Ziemassvētki, un tā kunga eņģelis sacīja: jums šodien pestītājs dzimis. Lūkas 2, 9 līdz 11. Mēģināsim Ziemassvētku stāstu modernizēt. Kāds jauns laulāts pāris, sieva, gaida bērniņu, amata lietās ieradušies apriņķa pilsētā. Tajā visas viesnīcas ir pārpildītas, jo nākamajā dienā atklās lauksaimniecības izstādi. Viesnīcā pie Rumaka par viņiem apžēlojas un atļauj pārnakšņot garāžā. Te vismaz būs jumts virs galvas. Vēl atrodas pāris nestuvju no pēdējām ugunsdzēsēju apmācībām. Naktī sieva sagaida bērniņu. Viņa to ietina autiņos un nogulda uz veca opeļa sēdekļa, kas stāv garāžā. Šajā naktī pāris dzelzceļa strādnieku strādā uz līnijas. Viņi strādā naktī, jo dienā ir pārāk dzīva vilcienu satiksme. Pēkšņi kļūst gaišs. Nu ir cauri ar modernizēšanu. Tagad parādās eņģelis. Eņģelis ir godības pilns Dieva sūtnis. Sākas brīnums. Atveras vārti uz Dieva pasauli, un eņģeļu pulki ielaužas redzamajā pasaulē. Bet tas vēl nav liels brīnums. Vislielākais ir tas, ka pa šiem atvērtajiem vārtiem ienāk pats Dieva dēls. Gavilē debesis un līksmo tu, eņģeļu draudze. Dzieda tam kungam, kas grēciniekus žēlo un saudzē. Raugaties še, Kristus pats atnācis te, zudušos meklēt un pestīt. Tas nav ikdienišķs stāsts. Tas vienmēr ir Dieva lielais darbs, kas pārvērš mūsu pierastību. Tas atver mums vārtus uz dzīvību. Mēs pateicamies Tev, Kungs Jēzu, par Tavu iemiesošanos. Āmen!